Sveiks, mans draugs! Esi sveicināts rozes istabā. Es vēlos, lai tu to dzirdi, īpaši ar savu sirdi. Viņa vienmēr bija tā, kas klusēja, kad vajadzēja runāt, kas smaidīja, kad sirds asiņo, kas piekrita, kad viss iekšā kliedza nē. Un kaut kā viņa iemācījās, ka sāpes ir normālas, ka ciešanas tā ir mīlestība, ka ja sāp, tā tad dzīvo, bet dziļi sirdī viņa juta, ka kaut kas nav pareizi. Bet viņa ļāva cilvēkiem nākt un iet kā vējiem, laužot viņu no jauna. Viņa pati sev darīja pāri, atkal un atkal, atkal un atkal. Viņa saprata, ka viņas sāpes nebija tikai dzīves netaisnība. Tā bija daļa no viņas pašas izvēles. Ciešanas tā ir izvēle,